īstenots laivu ielas pārbūves projekts. Projekta ietvaros tika veikt laivu ielas pārbūve ar divkārtu virsmas segumu 870 metru garā posmā no Cēlāja ciema līdz jūrai, kā arī apgaismot stāvlaukumu izbūve laivu ielā 32. Pēc seguma un stāvlaukuma izbūves darbiem tika veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. Projekta galvenais mērķis ir antropogēnās slodzes mazināšana dabas parkā pie jūra, kā arī Cernikavas piekrastes infrastruktūras attīstīšana, veidojot labāku piekrastes sasniedzamību. Pēdējais laivu ielas posms, kas ved uz jūru, izbūvēts vairāk kā 700 metru garumā, ar stāvvietu, kas paredzēta līdz pat 100 automašīnām. Ceļš līdz šīs laivu ielas posmas izbūvēja bija dubļains, slapjā laikā grūti izbraucams. Arī sausā laikā šo posmu varēja mērot tikai ļoti lēnām braucot. Izbūves laikā tika noņemta augu zeme, izzāģēti koki, kas bija noliekušies pār pa ceļu. Tika izbūvēts ceļa uzbērums, kas nodrošina ceļa nespēju, un ceļa virsma noklāta ar dubultās virsmas apstrādi, kas novērš putekļainību. Pati stāvvieta tumšajā laikā būs izgaismota, un stāvvietā ir izbūvēts elektroauto uzlādes punkts. Atbilstoši lauku atbalsta dienesta atbalsta saņemšanas nosacījumiem projektu uzraudzības 5 gadu periodā izbūvēto stāvlaukumu ik viens, gan novada iedzīvotāji, gan viesi un tūristi varēs izmantot bez maksas. Projekta kopējās izmaksas bija 506 563 eiro, tā skaitā attiecināmās izmaksas 452 826 eiro, no kurām 359 941 eiro Eiropas jūraslietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums.